strādāju Rīgas 86. pamatskolā. Un es esmu gatava dalīties savos iespaidos par šo projektu. Tad es domāju, ka šis projekts deva iespēju mums vēlreiz iepazīties ar to, kā strādā mūsu kolēģi. Es saprotu, ka mums visiem ir viens mērķis, bet katrs izvēlas savu ceļu, tā kā viņš prot, tā kā viņam izdodas vislabāk. Un es arī turpmāk kolēģiem gribētu novēlēt, aicināt, piedalieties šajos projektos, nebaidieties parādīt, ko jūs varat un protat, jo tas bagātina jūsu pieredzi. Savukārt mums kolēģiem tas ir milzīgs, mēs varam pateikt milzīgi paldies par to, ka jūs dalāties savā pieredzē, par to, ka jūs neturat to sevī, par to, ka jūs atdodat to pasaulē. Vineta, viens jautājums. Projekta nosaukums ir Soli pa soli uz pārmaiņām. Vai tev šīs pārmaiņas jau ir kāds solis uz priekšu? Man ir viens mazs solītis, ko es esmu izmēģinājusi latviešu valodas stundā. Super, paldies tev! Es esmu Janīna Čapuse, strādāju Rīgas 86. pamatskolā par latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāju. No šiem kursiem es guvu pirmkārt to, ka pārliecinājos, ka citās skolās un citiem kolēģiem ir līdzīgi izaicinājumi kā mūsu skolā, runājot gan par diferenciāciju, gan par personalizāciju. Otrakārt, paskatījos sava paša skolas kolēģa vadīto mācību stundu, kas bija ļoti svētīgi, un, manuprāt, vissvētīgāk tas bija. Un trešais, protams, papildināju tīri teorētiskā zināšanas par šiem 3 jēdzieniem, kas šobrīd mums valstī tiek aprobēti un ar tiem tiek strādāts. Vai drīkst tev uzdot vienu jautājumu? Jā, jā. Mūsu projekta nosaukums ir Soli pa solim uz pārmaiņām. Janīna, vai pēc šī projekta tev kāds solis uz pārmaiņām jau ir spērts? Jā, man liekas, pirmais solis pārmaiņām bija manā domāšanā, un pedagogam, man liekas, tas ir galvenais, ja tu domāšanā maini. Un ja man ir viens solis uz pārmaiņām domāšanā, tas nozīmē, ka man ir vismaz 2 soļi jau uz priekšu uz pārmaiņām darbā ar skolēniem. Tiešām. Paldies tev! Labdien! Mani sauc Margarita Čirņenka, es strādāju Rīgas 86. pamatskolā par matemātikas skolotāju. Projekts Mācamies kopā iedeva man iespēju paskatīties uz savu darbu no cita skatu punkta, paskatīties, kā mēs varētu savu darbu diferencēt savādāk, lai iesaistītu mācību procesā vairāk iesaistītu skolēnus, lai viņi no sirds gribētu mācīties, paanalizēju savu darbu, iedomājos, ko varētu darīt savādāk un piefiksēju arī tos momentus savā darbā, arī vadot stundas. Ko es ieteiktu kolēģiem? Es ieteiktu viņiem būt atvērtiem pārmaiņām, dalīties savā pieredzē, un izmēģināt jaunas pieejas. Margarita, paldies tev! Mūsu projekta nosaukums ir Soli pa soli uz pārmaiņām. Vai tu esi spērusi soli uz pārmaiņām? Noteikti, jo es paskatījos, pateicoties projektam savādāk uz savu darbu. Paldies! Un pamanīju, ko es varētu izdarīt savādāk. Paldies tev! Paldies! Projektā es piedalījos tāpēc, ka skola ikdienā liek mums meklēt jaunus ceļus, lai īstenotu tās nepieciešamības, tos uzdevumus, kuri mums ir ikdienā. Savu stundu es veidoju kā meklējumu, kā iesaistīt skolniekus, kuriem ir zināmas mācīšanās grūtības,
un iesaistīt viņus kopējā darbā tā, lai viņi nejustos īpaši izdalīti, lai nebūtu šī te nostāja, ka tagad jūs esat vājākie, jūs saņemat cita veida uzdevumus. Skolēnam nav par to jādomā. Viņam ir jādomā, kā veikt uzdevumu un kā būt tieši tādam pašam kā pārējie. Mani sauc Marija Konzlova. Es esmu projekta vadītājs. Ja? Es esmu tas cilvēks, kas izstrādā šo projektu, iesaistīja pedagogus un arī gāju ar viņiem šo ceļu visu gadu garumā. Mērķa auditorija mums projektā ir 7. klašu pedagogi un vadības komanda. Kāpēc tieši 7. klases pedagogi? Jo tieši 7. klasēs mums šogad ir tādi bērni, kuri ir ļoti, ļoti dažādi, ļoti talantīgi. Ir bērni ar spējas programmu, ir bērni ar emigranti. Un, kā jūs jau zinat, mūsu skolā ir ļoti, ļoti neviendabīga lingvistiskā vide. Tāpēc šie bērni, viņiem vajadzēja atbalstu, ja? Lielāko atbalstu. Es pateicos arī Rimcam par iespēju šo projektu organizēt un vadīt. Un projektu nosaukums Soli pa soli uz pārmaiņām. Un es ļoti ceru un es redzu, ka tas solis uz priekšu, uz pārmaiņām mūsu skolas pedagogiem ir spērts. Paldies visiem!